juvelieris un gravieris tie ir divi dažādi cilvēki. Tā ir tā lieta, kas ir jāsaprot. Gravēšana faktiski ir atsevišķa profesija. Mēs iedalīt divu veidu gravēšanu, izmantojot kaut kādu aparatūru, kura faktiski tad ir tā, kas veic šo darbu, un gravieris ir operators. Otrs ir, kur ir gravēšana ar roku. Orīti ieliek iekšā šāds instruments, tad ar galviņu. Viņu rotējot, tad faktiski var līdzīgi metālā zīmēt. Ir dzilnis vai štihelis vai čīzeli, tas ir šāds. Ja? Viņiem var būt dažāda forma, rokturis ir apmēram šāds. Tad, kad gravē roku, tad tur šādi. Ja? Vēl ir iespēja rokturīt paņemt nost, un tad šis štihelīts ir, pa kuru var dauzīt. Trešais, kas vairs nav tāds gluži ar roku, tas ir tāds pantogrāfs, bet tas ir tomēr roku darbs. Tas ir tāds, es teiktu, traferets. Ja? Viņš ir mehānisks, un viņu var dažādi izmantot. Ir speciāla pantogrāfa kultūra. Diezgan interesants tas rezultāts. Tad faktiski ir šrifts, ir atkārtotājs operators par šo te šriftu vada kaut kādā veidā, un tad ir ass gals, kas šo te uzzīmē. Tālāk ir jau CNC mašīnas. Viena no tām būtu, ka ieskrāpē, vai nu tas ir cietmetāls, vai arī akmens, ja, ar kuru, parasti tas ir dārgakmens, ar kuru tad ieskrāpē kaut kādos metālos ornamenta vai burtus, vai kas arī, lai tas būtu. Pēdējais veids ir gravējums ar lāzeri. Tad lāzers caur lēcām fokusē uz metālu un iededzina noteiktu ornamentu vai zīmējumu, burtus un vispārējo var izdarīt. Mēs savā darbā izmantojam divu veidu gravēšanu. Gravējums ar štiheli. Tā ir pneimatiskā iekārta. Tiek nomainīti griezēju mehānismi, kur viņi ir. Visu štiheļus vai dziļņus stājas pats. Šī daļa ir pneimatiskā daļa. Viņš darbojas tā kā atsitamais vai atskaldāmais āmurs. Otrs, ko mēs izmantojam, tas ir lāzergravējums. Ar lāzeru var uztaisīt ļoti interesantus formas gravējumus, tur, kur iespējams, kad ir grūti pielīst ar štiheli. Lāzergravējumu mēs netaisam paši, mēs kontrolējam parasti izpildes kvalitāti, un tad arī skatāmies, kādā veidā tas notiekās. Tā. Ir divas lielas grupas, kā var darīt. Pirmais ir, kur cilvēks kaut ko dara ar roku. Instruments numur 1 ir šāds dzilnis, ar kuru tad mēs šādi te varam izgrebt laukā. Otrais ir borīts, kuru iestiprina tad urbī, ja, un faktiski velk un zīmē ar šo te urbīti. Pusautomātiskais veids ir pantogrāfs, ar kuru tad līdzīgi tā kā traferetā pārzīmē šos te burtus vai tekstu vai ornamentu un tā tālāk. Pēc tam sāks iekārtas, kuras izdara visu faktiski cilvēku vietā. Tad ir lāzers, ja, un ir skrāpes vai CNC iekārta. Tas, ar ko lāzers vēl ir labs, dēļ tā, ka viņš dedzina metālu, ir diezgan dziļš, viņš metālu uzvāra un padara melnu, kas savukārt dažreiz dizaina jautājumos ir būtiski, ka tas kontrastē. Tagad es atslēgšu kameru un pamēģināšu parādīt, kāpēc mēs izmantojam tieši štiheli vai dzilni, kas ir tas, kāpēc mēs strādājam tieši šādā setupā un darbojamies tieši šādi. Šādi viņš strādā. Es strādāšu ar 120 grādu dzilni. Ar viņu var vilkt taisnas līnijas. Ja. Var vilkt tās līnijas iegāstas, taisnas, bet iegāstas uz vienu vai uz otru pusi. Diezgan dziļi var ieraut iekšā, ja, un dabūt šo te atspīdumu. Un tas patiesībā ir pats vērtīgākais. Šeit ir tāds treniņa plāksnītes, kuras es izmantoju. Ja, tad, jo fēnāk tas atspīd, jo jaukāk tas ir. Te ir vizulis, un faktiski tikai ar dzilni to ir iespējams arī panākt. Tas, ko mēs panākam ar šo atstarojošu efektu, ir tas, ka viņš var būt vai likties dimensionāls. Ja? Tā ir tā būtiskā lieta. Tas, kas ir pats sarežģītākais, noturēt viņu kaut kādā noteiktā dziļumā, dabūt to atspīdumu tā, lai tas veido tādu kopējo konceptuālu noskaņu. Burtspēju un ātri uzgravēšu, parādīšu jums, kā tas izskatās. Es netaisīšu viņu līdz galam, bet lai jūs saņemat to feelingu un konceptu par to, kā tas notiek. Sākšu no augšas uz leju un ar šo te pirmo. Jā, tad kur ir tas atspīdums, no burta. Šādi veidojās šis te ornaments, ja, un tas atspīdums un arī tā dimensionalitāte. Ja vēl vidu iematētu, bet tas paņem diezgan daudz laika, vai arī izceltu, tad faktiski liekas, ka burts ir nevis uz iekšu izņemts, bet gan uz āru. Ja. Tā, kur tā tad ir, kur jau atstarojas un vizuļo. Burtiski ir dažas detaļas. Šādi tas izskatās.
To vizuāli var redzēt. Tas, ko vēl es diezgan bieži izdaru, ir šīs izceltās daļas, kas nebija apgravētas, tad viņas nomatēju. Matējums viņu var jau augšā redzēt. Sudrabā starp citu izskatās apmēram šādi. Ja? Lūk, es te kaut kādus esmu sācis burtus. Labā ziņa ir tāda, ka viņa dabā izskatās stingri labāk nekā video. Latvijā ir Linards Počs, vēl ir Reinis Tīpnieks. Ja es pareizi atceros, tad viņš strādāja šobrīd ārpus Latvijas. Viņiem visiem ir arī sava specializācija. Parādīt to māksliniecisko vērtību un arī gravējums ar māksliniecisko vērtību kā tādu izpildījumus. Un tad, kad jūs skatīsieties pulksteņu gravēšanu vai vēl kaut ko, tur ir vēl daudzas un dažādas tehnikas. Spriežoties pie jautājuma par populārāko, populārākais ir tas, kur visvieglāk ir mērogot, kur nav vajadzīgs nekādas zināšanas. Tad faktiski tās ir CNC un lāzeriekārtas. Kur ir šrifts, kur kaut ko kompī uzraksta, un tad faktiski jau pāriet tālāk uz to, ka mašīna izdara visu pati. Kāds ir mazākais fonds, ko ar roku var iegravēt? Iepšu cik garš teksts? Garš teksts tik, cik ielien gradzenā. Mazākie gradzeni, kurus mēs taisam, ir 2,5 mm plati. Mēs klientus brīdinām, ka mēs zem mikroskopu to redzēsim. Jūs iespējams, ka pēc palielināmā stikla šo te gravējumu neredzēsim. 2,5 mm platos gradzenos var iegravēt visu. Cik garu, tik cik vietas atļauj. Var jau arī 2 strīpās, ja ir kāds platāks gradzens, tad jau var rakstīt 2 strīpās. Tas, kas atšķir mašīnu no cilvēka, ir asimetrija. Līdzīgi tā kā mūsu acis ir pieradusi skatīties asimetriskas sejas, un mēs gribam redzēt, lai ir nedaudz asimetrija. Līdzīgi ir arī juvelieru izstrādājumu veidošanā vai arī gravēšanā. Tad, kad zīmējums nav perfekts vai gravējums nav superperfekts vai simetrisks, mūsu acis redz to kā smukāku un kā pieņemamāku, nevis, ja tas ir 100% pareizi līdz 1000 daļai. Tiklīdz ir griests ar roku, jūs redzēsiet, jūsu acis atšķirību pamanīs. Paldies liels, un tad ceznēs.